mazliet tāda svētbildīte, ko jūs katrs varēsiet paņemt. Viņas ļoti dažādas, tur groziņā stāvēs, lai jums ir piemiņa, un šī lieldienu laika jūs to variet nesāt, maciņā vēl kaut kur atgādināt šo ticības noslēpumu. Kristus ir augšām cēlies par mums. Tā ir tā pirmā un labākā ziņa. Nākoša ziņa, kas skar draudzi. Lielākā daļa jūs esiet, kļūstiet, arvien vairāk darbojaties draudzē, iesaistaties draudzē, un tāpēc jūsu līdzdarbība un līdzdarbošanas draudzes dzīvē ir ļoti svarīga. Es paskaidrošu, kāpēc. Ja jūs, piemēram, uz nākošu alfu atnāksiet ar draugiem, jums draugi jautās, ko jūs te darat? Jūs nevariet atbildēt, mēs ēdam un dzeram. Un ko jūs arī dariet? Jūs kaut kādā piesaiste pie draugas, jūs kaut ko arī praktisku un konkrētu dariet. Un tāpēc, šī nodarbībā es gribu jums arī runāt par dažādiem kalpošanas veidiem. Bet ir grūti izvēlēties kādu kalpošanas veidu, ja mēs, nesam varbūt īsti labi redzējuši, kā citi kalpo, vai kādas ir kalpošanas iespējas. Es varbūt jums iedošu vārdu, kā var kalpot draudzēm. Uzreiz tā nesagatavot, tad vienmēr patiesāk nāk viss sārā. Kalpot var visādi. Gan ar sirdi, gan ar muti, gan ar acīm, gan ar ausīm, gan ar rokām, gan ar kājām. Katram pēc savām dāvanām. Tas ir pats svarīgākais, ko mēs tad darījām, lūdzāmies. Bija tev 6 nedēļas nogalē svētais gars, kurš mums atklāja mūsu pašu talantus. Jums arī katram ir jāsūt, kas jums patīk. Un, protams, arī ļoti jauki, ja šī patika, tas, ko tev patīk vispār dzīvē darīt, kā cilvēkam, kā personībai, arī sasaucas ar to, kas ir vajadzīgs. Bet šādā arī tas var būt vienkārši, ka tu vari darīt to, kas tev patīk. Tāpēc ir ļoti daudz, gan tie, kas ir muzikāli, var piedalīties muzikālajā kalpošanā. Tie, kas ir ļoti praktiski, tie var arī piekalpošanā pie altāra un dažādi arī palīdzēt ar dažādām kalpošanām, kur ir vajadzīgs kas pieskata bērnus misas laikā. Un tik daudz visādu variāciju mums ir. Tā kā arī pats galvenais uzdevums ir aicināt Svēto garu, lai mēs paši saprastu, kas ir tas, kur mēs vairāk iegūtu prieku, kas mums vairāk iepriecinātu. Jo kalpošanai, tas, kā teica, kad redz priecīgu cilvēku, tikai tāpēc, ka tu nodarbosi kaut ko tādu, kas tev sagādā prieku, kas tev patīk. Un līdz ar ko tāpēc, lai arī mums Dievs atklāja to, kas mums patīk un ko mēs varam nodarboties, kur mēs varam būt derīgi. Un tas ir liels prieks būt kādam noderīgam. Tas ir kolosāli. Kādi vēl kalpošanas veidi mums ir priekš? Kalpošana ir jebkāda, un es domāju, ka svētdien mēs varbūt būsim nedaudz konkrētāki un pierakstīsim uz lapiņām tos kalpošanas veidus, bet arī informatīvajās lapiņās un Magdalēnas vēstīs jūs redzat, ka mums ir gan Marijas leģions, gan ir kalpošana pie slimniekiem, gan pie veciem cilvēkiem. Jūs varat iesaistīties te jebkur. Tikai ir vajadzīga jūsu vēlēšanās un labā griba. Un vēl noteikti pateikšu tādu lietu, ka, ja ir vēlēšanās, noteikti to vajag koordinēt. Un to var runāt ar mums, to var runāt ar Andru. Mēs kopīgi meklēt interešu grupas arī, lai mēs bariem vien varam mesties tajā kalpošanā. Tieši tā, un šeit ir ļoti svarīga arī iniciatīva. Un šodien, piemēram, gaidot Alfas kursu nodarbību, mēs norunājām, ka mums priesteris Andris ir ļoti rostīgs un darbīgs attiecībā uz to, ka mums tagad ir vajadzīgi finansiālie līdzekļi projektam mūsu. Un Ēriks nāca ar priekšlikumu, mēs uzrakstījām un uzzīmējām, un mums izveidojās vienkārši viens no variantiem, kā piesaistīt finanses. Mēs vēlāk piedāvāsim, jā. Tātad jūsu iniciatīva, jūsu domas, jūsu griba, tas viss ir vajadzīgs mums kopā. Mēs ir tādi skolotāji, ja? Jūs tā protiet tā runāt ļoti. Mēs no jums mācāmies. Tātad mēs šos kalpojumus arī piefiksēsim, uzrakstīsim uz garākas listes, jo tiešām ir konkrēti vajadzīga palīdzība. Kaut vai, piemēram, Agnes, ko tu dari konkrēti? Vispār mēs ar Jāni šeit mācāmies pazemību. Mums nevisai sanāk. Jau mūs varat trenēt reāli. Trenēt ir vajadzīgi. Jums ir sagatavotas tādas vēstulītes, brīnišķīgas vēstules ar logo. Lielākā daļa jau zina, kas ir šīs vēstulēs. Tur ir
man draudzes uzrakstīta vēstule, ko es parakstījis, bet tur ir maza dāvaniņa, tur ir buklets, un lai tās lietas ritētu raitāk, jūs jau atceraties, pirms nedēļas divām mēs runājam par biskupa Boļislavas Loskāna fondu. Un mēs to fondu nodibinām īpaši tāpēc, ka mūsu draudzi gaida ļoti lieli remonta darbi. Un tie darbi, nevajadzētu iedomāties, ka viņi tā kāds atnāks un izdarīs, bet tā ir daļa no mums, un man vienmēr paliks prātā, tā talka, kas mums bija, sestdienas talka, bija sestdiena, ja? Tas bija ļoti iespaidīgi, kā mēs visi varējām dažu stundu laikā izdarīt tik daudz. Un tāpēc, ja jūs vēlaties tādā jomā arī darboties, tad ticiet man ir ļoti, ļoti daudz darba. Sākot no putekļu slaucīšanas, beidzot arī no grūžu izgrābšanas un tā tālāk. Bet es gribēju, lai konkrētāk mazliet par šiem projektiem, varbūt Maija var pastāstīt, jā, mazliet. Kādas ir tās vajadzības, tu jau runāji par Sloskanu fondu. Paldies, Tālis. Labvakar, dārgā Alfa. Man jums ir jautājums, vai jūs ticat brīnumam? Jā, es arī ticu. Un es ticu, ka mēs visi kopā, tikai visi kopā, sadodoties rokās, izmantojot savu potenciālu un iekšējo spēku, palīdzēsim uzcelt šo baznīcu. Un mēs nedrīkstam aizmirst, kas ir šīs baznīcas aizbilde. Jūs to noteikti zināt. Tā ir Svētā Marija Magdalēna. Ja. Un, kā jau prāvests iepriekš minēja, principā biskupa Boļislavas Loskāna fonds tika nodibināts ar galveno prioritāti, ar mērķi palīdzēt šai baznīcai. Un es vēlos vērsties pie jums draudzes vārdā, biskupa Boļislavas Loskāna fonda vārdā un teikt, visi jūs esat pērlis. Visi. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka katram no jums ir iespējas palīdzēt savai baznīcai. Tas ir garīgs pienesums, tās ir lūkšanas, tās ir savu draugu radu apzināšana. Tie ir cilvēki, kas jums varbūt stāv kā kur patām blakām, kuriem ir lielas iespējas, kurus vajag tikai vienkārši uzrunāt, informēt viņus. Un šajā vēstulē es ļoti ceru, ka jūs paņemsiet vēstulītes līdzi uz mājām, kuriem vēl nav, iepazīsieties, kas tur ir rakstīts. Principā ir tā, ka 4. aprīlī mums noslēdzās iepirkuma projekts. Tas nozīmē, ka pēc tam mēs uzsākam intensīvus būvniecības darbus. Magdalēna tiks uzrakta, vārda tiešākajā nozīmē, un mēs visi ķersimies klāt pie darba. Un katrs no jums var iesaistīties un palīdzēt šajā projektā. Principā, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, tas ir jūsu atbalsts. Ja? Tas, protams, ir arī materiāls atbalsts, kam tāds iespējas neizslēdzami. Mums pietrūkst, kā jūs jau vēstulēs redzat, mums pietrūkst pagaidām tieši pusi no Eiropas līdzfinansējuma, tieši 163 500 lapu. Un mēs ceram, lūdzam Dievu, un pilnībā uz Dievu paļaujamies, ka mēs šo summu ar jūsu palīdzību arī savāksim, lai mēs varam piedalīties šajā projektā un viņu nepazaudēt. Bez tam mums vēl ir atsevišķas pozīcijas, kas neiekļaujās šajā līdzfinansējumā. Tās būtu apkuras sistēmas rekonstrukcija, elektroapgādes rekonstrukcija un vaistrālu sistēma. Izklausās ļoti, varbūt sarežģīti, bet tas viss ir tā, ka siltums mums ir vajadzīgs, jo ja jau Marijas Magdalēnas baznīcā tiks uzlausta grīda, ko apmaksā Eiropas, tad mums arī nenoliedzami ir jānomaina apkuras sistēma, lai tas nav jādara pēc tam. Un tas pats arī attiecās uz elektroapgādi un vaistrāvu. Bez tam man ir ļoti liels lūgums. Ja kādam ir iespējas, mums ir nepieciešama arī tādu pakalpojumu kā būvgružu izvešana, kā krāsas, stāžas, jūsu roku darbs. Visādas saimnieciskas lietas, ja kādam no jums ir idejas, vai paziņas, vai draugi, vai krājumi mājās, vai vēl kaut kas, jā. Lūdzu, vēršaties pie mūsu draudzes prāvesta.
Vērties saimnieciskās daļas vadītāja Māra. Telefona numurs ir norādīts vēstulēs. Un jebkuros jautājumos, protams, jūs arī varat vērsties pie manī. Es esmu jūsu rīcībā gandrīz katru dienu sastopama baznīcā. Un, ja kādam ir kādas idejas, ierosinājumi, ko varētu labāk paveikt, vai kur vēl kāds varētu piedalīties un nest kādu pienesumu, mēs esam jūsu rīcībā un mēs ļoti ceram uz jūsu atbalstu. Un vēl nobeigumā es vēlos piebilst, ka palīdzēt savai baznīcai, tā ir īpaša Dieva žēlastība, jo ne katrs cilvēks tiek uzrunāts. Palīdzēt savam dievnamam. Paturēsim to prātā. Paldies jums! Tātad neaizmirsīsim, ka mūsu nodarbības galvenā tēma ir arī lekcija, un lektors ir jau nogaidījies ilgi. Tātad mēs ar jums runājām bieži alfas kursā par to, ka Dievs dod mums visiem dāvanas, un ticība ir arī dāvana un žēlastība Dieva. Un mēs katrs esam aicināti padomāt, gan katrs par sevi, gan arī kopā visi kā draudze, un runājot par ticību, par tās attīstību, pilnveidošanu, izkopšanu, mēs varam runāt gan par savu personīgo garīgo izaugsmi, gan par izaugsmi kā draudze kopumā. Un tāpēc šeit mums ir vajadzīga noteikti baznīca, un mums ir vajadzīgi priesteri. Un tā mēģinot loģiski nonākt pie mūsu tēmas, kam mums ir baznīca un priesteri. Tieši tā domā, ka baznīca laikam priesteriem domā. Tas aplanais uzskats. Ja jums ir grāmatiņas, lūdzu jums atvērt, un ir 5 punktos, ļoti raiti jāpastāsta. Es negribētu pārsniegt 25 minūtes, jo savādāk jums nebūs laika aizpildīt anketas. Un šī nodarbība ir kā noslēgums. Es tam domāju, ka tas skan ir noslēgums visām tām pārdomām, jo mēs nonākam pie, var teikt, mērķa, kur mēs esam. Mēs nonākam pie ģimenes, pie Dieva saimes. Un 5 punktos, mums tie redzu priekšā, pirmkārt runājot, kas ir Dieva tauta, kas ir Dieva ģimene, kas ir Kristus miesa, kas ir templis un kas ir Kristus līgava. Es mēģināšu tātad ieskicēt dažas patiesības par baznīcu. Jāsaka, tā ir ļoti plaša tēma. Garīgā seminārā baznīca ir kurs, ko apgūst vismaz 2-3 gadu garumā, sistemātiski. Svētos rakstos ir aptuveni 100 līdzības, kas runā par baznīcu. Ja? Kas runā par Dieva valstību. Ja es ļoti daudz veltīju atsevišķas nodaļas, lai runātu par šo lielo noslēpumu, tāpēc no visām šīm patiesībām mēs izceļam tikai dažas. Un kā pirmā, tā būs Dieva tauta. Dažreiz mēs iedomājamies, ka baznīca tie pirmkārt varbūt ir tā bīskapi, pāvests, garīdznieki. Un jāsaka, tāda arī diezgan ilgi bija baznīcas koncepcija. Bet šī situācija ļoti izmainījās ar Vatikānu 2. koncilu, kas mums atgādina un sacīja, ka baznīca pirmkārt ir Dieva tauta, kur katram cilvēkam ir neatņemama cieņa, katram savs aicinājums un uzdevums. Un visa šī Dieva tauta ir aicināta uz svētumu. Un svētums ir mīlestības pilnība. Svētums ir dzīvē Dievu, dzīve Dievā. Un tāpēc dažreiz mums būtu tā kā jāpakoriģē šī izpratne, kad mēs domājam, tā tur baznīca, tā tur ēka, tā tur konfesija vai tā tur tradīcija. Jo svētos rakstos Dieva valstība ir salīdzināta ar raugu, ar gaismu, ar ganāmpulku, kur ir gans, ar vīna dārzu. Un visas šīs līdzības liek mums saprast, ka baznīca ir kaut kas tāds, kas mums ir jāatklāj. Baznīca ir noslēpums, kas ir jāiepazīst. Un man bieži tā gribās to atkārtot, es to spēļiķos tā arī daru, ka baznīca ir Dieva klātbūtnes vieta. Mēs nevaram satikt Dievu tādā veidā kaut kur citur.
Mums nevar būt Euharistijas dāvana, mums nevar būt grēku piedošana ārpus baznīcas. Grēku piedošana, kā to Kristus caur apustuļiem, caur mācekļiem ir vēlējies. Un tāpēc baznīcas tēvi jau 2. 3. gadsimtā, tad pirms 1800, 1700 gadiem, ir ļoti skaisti sacījuši tā: kam baznīca nav māte, tam Dievs nevar būt pilnā mērā par tēvu. Jūs piekritīsiet, lai bērns izaugtu vislabvēlīgākie apstākļi, viņam ir ģimene, viņam ir tiesības uz tēvu un māti. Un tieši tāpat cilvēkam ticības dzīvē baznīca ir kā skolotāja, kā audzinātāja, kā, tā var teikt, māte, kas rūpējas, lai cilvēks iegūtu savu patstāvību, lai cilvēks izveidotos par Dieva bērnu. Dažas īpašības, kas liek mums saprast, kā mēs kļūstam par Dieva tautas, teiksim, sastāvdaļu, par šo ganāmo pulku, par ko runā Kristus. Un par to runāt Kristus saka, es esmu nācis, lai dotu savu dzīvību par ganāmu pulku. Esmu nācis, lai uzmeklētu pazudušo avi, lai to piepulcinātu. Esmu gatavs atdot savu dzīvību par savu ganāmo pulku, man tas rūp. Un tāpēc mēs ieejam šī ganāmu pulkā, šī baznīcā caur derību, ko mēs saucam par kristības sakramentu. Tieši kristība ir piederības zīme baznīcai. Jūs esat dzirdējuši par pestīšanas armiju, piemēram, tie ir cilvēki, kas ļoti daudz labu dara karitatīvā, sociālajā jomā, bet viņi neuzsver kristību kā sakramentu. Pats liels jautājums, vai viņi ir kristieši, vai viņi pieņem šo derību, vai tas ir tikai tādā sociālā plāksnē, Kristus piemērs, Kristus žēlsirdība, mīlestība uz Dievu. Tad priekšnoteikums ir arī atgriešanās, jo kristība ir cieši saistīta ar atgriešanos. Un pat ja mēs, piemēram, esam kristīti bērnībā, jūs varat jautāt, kur tad ir šis atgriešanās faktors vai moments,